Šodien Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē Ābelīte atklāta dabas vides estētikas studija. Tajā uzstādīta siltā smilšu kaste, kurā bērni varēs darboties ar krāsainajām smiltīm un veidot dabas materiālu kompozīcijas. Šādas nodarbības bērniem ir nevien saistošas un interesantas, bet tām arī ir būtiska nozīme veselības uzlabošanā. Un plašāk par to ziņu turpinājumā. Do that first. Okay. We together or me first? You first. Rear cut? Yep. Un tagad priekšsēdētāja kungs tā. Jā. Tu arī viņas Pa vidu. Jā. Es taču tā. Es tev piešķiršu šo mūsu. Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē Ābelīte atklāta silto smilšu iekārti Warm Sandbox. Tā sastāv no smiltīm piepildītas kastes un siltumu nodrošinošas ierīces, kas ļauj darboties smiltīs neatkarīgi no gada laika. To pozitīvā ietekme uz cilvēku ir pierādīta jau sen, un kā norāda Warm Sandbox idejas autora Diana Timofejeva, darbošanās ar smiltīm un krāsainajiem graudiem atdzīvina arī cilvēka saikni ar dabu, dod siltumu un spēku. Es sapratu, ka smiltis ne tikai spēja bērnam dot prieku, bet spēja arī viņu tā kā stiprināt un ļaut viņam būt stabilam un tādam saistītam ar dabu. Un, varētu teikt, jā, lai viņš justos droši šī pasaulē un, protams, pats iesākums vienmēr ir dabā. Ja bērns jūtās droši dabā, ja viņš sajūt to pamatu zem kājām, un mūsu Latvijas daba ir unikāla un fantastiska, un tad viņš arī spēja labāk mācīties, komunicēt ar draugiem, būt labs bērns ģimenē un tā tālāk. Pirmā silto smilšu kaste tapa pirms teju 10 gadiem, un kā atzīst Diana Timofejeva, tolaik tieši bērni bija tie, kas parādīja, kādas nodarbības, kustības un vingrinājumu smilškastē viņiem patīk, un kas palīdz pārdzīvot emocijas un iegūt iekšējo līdzsvaru. Tad arī balstoties uz šo pieredzi un zinātnisko pamatojumu, izstrādāta īpaša nodarbību metodika, kuru apguvušas arī pirmsskolas izglītības iestādes Ābelītes skolotājas. Un, Andrija, tu arī pasaki, kā tev izsauc? Un pabrauciet ar rociņām uz augšu, uz leju. Es iedošu jums katrai sietiņu uz rociņās. Lūdzu. Manuprāt, šī metode ir unikāla ar to, ka vienā tādā mazā smilšu kastē bērnam ir iespēja viņu sakārtot, viņu nomierināt, viņam arī palīdzēt atrisināt viņa esošās varbūt problēmas, kas viņu nomāca. Izstrādāts vesels metožu klāsts, kur bērns tiek siltajā smilšu kastē ne tikai sildīts, tad var viņu sildīt, var bērns iegūt šo te mikromasāžu, un caur šiem te smilšu pieskārieniem bērnam uz smadzenēm tiek sūtīti impulsi. Un ar speciāliem vingrinājumiem, pielietojot šos te vingrinājumus nodarbības laikā, bērns arī tiek sakārtots. Un caur šīm te nodarbībām bērna organismā notiek šī te pašregulēšanās. Darbošanās ar smiltīm nevien rosina bērnu iztēlu un fantāziju, bet arī nomierina, un tām ir būtiska nozīme cilvēka veselības uzlabošanā. Silto smilšu nodarbības sevī apvieno pasaulē pazīstamās siltumterapijas, samoterapijas un dabas vides estētikas metodisko struktūru. Smilšu kristāliņi veic roku, pirkstu, pēdu un visu ķermeņa dabīgu masāžu un sīkās muskultūras stimulāciju. Pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte vadītāji atzīst, ka smilšu iekārta ir ļoti vērtīgs iegūms, kas būtiski papildinās jau esošo nodarbību programmu. Mēs esam ļoti priecīgi, ka šī siltā smilšu iekārta atrada ceļu tieši pie mums, uz mūsu iestādi, uz Siguldu, jo Sigulda jau ir dabas pilsēta. Mēs esam ļoti lepni, ka tagad mēs dabai tuvojamies aizvien tuvāk, un bērniem būs milzīgs ieguldījums. Milzīgs prieks darboties tieši siltā smilšu iekārtā, jo tas būs tieši pieskāriens dabai. Tā iespēja šeit izbaudīt siltās smiltis visu cauru gadu, ne tikai vasarā, saulītē pie jūras. Un šeit notiks patiesībā diezgan nopietnas darbs. Speciālisti ir apguvuši metodiku, īpaši, kur izstrādājuši Diana Timofejeva. Un šī metodika palīdzēs bērniem vēl vairāk viņus atvērt,
vēl vairāk viņus nomierināt. Īpaši laba šī smilšu iekārta bērniem, kuriem ir kādas veselības problēmas. Ideju par silto smilšu iekārtas iegādi palīdzēja iznot sponsori, Taipējas misija Latvijā un vietējie uzņēmēji, un būtiski atbalsts sniegus arī Siguldas novada pašvaldība. Pašlaik Latvijā ir jau 19 silto smilšu iekārtas, un drīzumā tāda tiks uzstādīta arī Madonas pirmsskolas izglītības iestādē.